Vai tu zini, ka Rīgas skolēnu doma rīko akcijas sakarīgākais skolotājs? Jā, esmu dzirdējusi. Jā, esmu par tādu dzirdējusi. Nē. Pirmā reize to dzird? Nē, es nezinu. Jā, es arī nezinu. Jā, esmu dzirdējis. Protams. Nē, pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu. Un kas tavuprāt ir sakarīgs skolotājs? Tas, kurš izprot skolēnus. Tas, kas māk ar skolēniem apieties, tā kā ar bezmazliet saviem labākajiem draugiem, māk iemācīt, piemēram, mūsu matemātikas skolotāju. Viņam jāmāk labi mācīt. Un viņam arī jābūt foršam mācību stundās, tas kaut kas jautrs jāizdomā un interesants tā, lai bērnam nebūtu garlaicīgi stundā. Manuprāt, sakarīgam skolotājiem ir jābūt atsaucīgam ļoti, laipnam pret skolēniem. Un jāpild tie pienākumi līdzekļi. Tāds, kas iziet uz kompromisu un arī uzklausa to, ko skolēns saka. Es pieļauju, ka viņam būtu jāmāk izklāstīt stundas tēma, jāmāk pareizi iemācīt, kā arī jāizmanto arī kaut kādu līdzekļu, kas viņam tik doti darbam. Viņam ir jābūt saprotošam. Viņam ir vienmēr jādara tas, ko viņš ir teicis, ka viņš darīs, nevis pēkšņi kaut kas jāizdomā. Piemēram, ka viņš izlabo kontroldarbu un tagad kaut ko tā kā apmelo mūs. Un viņam, es nezinu, jābūt tādam draudzīgam, tādam smaidīgam. Un tavā dzīvē varbūt ir bijis kāds sakarīgs skolotājs, un kāpēc viņš ir sakarīgs skolotājs? Jā, šobrīd ir mana matemātikas skolotāja, tāpēc, ka ar viņu tās attiecības tas kā labākajiem draudzenēm. Un viņi māk iemācīt tik pareizi, ka tu visu saproti. Tā. Jā, ir bijis tāds. Pastāst par viņu mazliet. Viņu sauc Urbis, viņš ir no Ziemeļvalsts ģimnāzijas, viņš ir viens no episkākajiem ģeogrāfijas skolotājiem. Es nezinu, man liekas, ka sakarīgs skolotājs tad, kad man veicas ar atzīmēm. Jā, bet kurš? Varbūt kāds konkrēts gadījums? Matemātika. Matemātikas skolotāja bija ļoti laba skolā. Mūsu skolā ir ļoti forša skolotāja, Sandra Slavīnska. Tādēļ, ka viņa ir ļoti forša, viņas rīko dažādas pasākumus, ekskursijas, kā arī ļoti forši pavada mācību stundas un arī dažādas aktivitātes. Jā, man ir bijuši sakarīgi skolotāji. Piemēram, kā manā vecajā skolā Ādeša bija Valdorfas skolā, angļu valodas skolotāji. Viņa man likās kā vislabākā skolotāja, kāda vien varēja būt, jo viņa mācīja ļoti labi pasniegt tās stundas. Viņa mācīja paskaidrot visu ļoti precīzi. Ineta Krastiņa, un īstenībā viņa ir ļoti daudz man palīdzējuši, un viņa ir ļoti labi padomdevēja. Es domāju, ka Jānis Arais ir skolotājs, kuru varētu nosaukt par sakarīgāko skolotāju Rīgā. Es varu nosaukt šīs skolas skolotāju, Agnese Akere. Viņa zina, par ko runā vienmēr. Viņa pilnībā pārvalda savu nozari un ļoti labi pasniedz, un viss ir konkrēti, tu visu zini, kā pie viņas kas būs. Vai skolotājs vajadzētu apbalvot par to, ka viņi ir sakarīgi, un kā? Ceļojumu uzsākt viņiem. Jā, noteikti, ja skolotāji ir pelnījuši. Noteikti ir diplomu, un es nezinu, neko tādu īpaši nevajadzētu viņiem pateikt, ka viņi ir sakarīgākie skolotāji, tā simboliski, tur diploms un tā. Es domāju, ka jā, varētu arī tādu sabalvot, jo tomēr nav viegli būt par labu skolotāju un apzināties to, ka tu esi labs skolotājs, tas jau ir bezmazliet balva.